Labdien, Lāčplēša dienā! Labdien! Ja vajag, mēs varam arī pa otru pusi uznākt. Vajag? Ir labi, jā. Nu ko, jūs gaidījāt dejas šodien. Ja? Dejas jūs jau tikko redzējāt, dejas vairāk nebūs. Mums ir tagad padomā kaut kas cits, bet tikai mēs īsti nezinām, vai mums izdosies. Jā, mums ir padomā tāds eksperiments, bet pirms tā eksperimenta es tomēr gribētu iepazīstināt ar manu lielisko cīņu biedru, izcilu režisoru, dramaturgu, aktieri, treneri, manu pirts partneri, dāmas un kungi, Kārlis Anitens. Bet ar zelta sietiņu daudz vairāk ir saistīta dziedošā aktrise, dejojošā aktrise, Latvijas tenisiste, viena no vadošajām, mana riteņbraucēja partnere un viennozīmīgi arī aktrise, kuru es saucu par savu, jo mēs ļoti daudz ko darām kopā. Zelta sietiņa mākslinieckās vadītājs Baiba Šteinas meitā Anna Šteina. Jā, bet nu tagad pie tā eksperimenta, bet tas eksperiments būs ar tašķīšanos. Mēs, protams, nezinām, vai mums tur sanāks, jo nekas tāds vēl nav radīts. Ar citu jūs vispār zināt, kas ir mūžīgi lidojošās lapiņas? Nu? Jūs zināt? Jā, piekrīt visam. Nezinu. Skaidrs, ka jūs nezināt, jo tādas lapiņas vēl nav radītas. Jā, bet iespējams, ka mēs ar Kārli vakar radījām, un tā kā tas būs ar to tašķīšanos. Jā, tas būs. Tāpēc redz, kur mēs izdalīsim priekšējām rindām tādas aizsarg cepures. Jā, tur jāatplēš vaļā, un tu varēs uzlikt galvā. Te arī vajag šitie, kas te tā tuvāk sēž. Reku mazajam noteikti jāliek. Noteikti jums var nedot. Tā. Tev vajag noteikti. Tev ir, labi. Vajag, jā. Sarunājumi tie tur aizmugurēji, ja gadījumā tie tašķekļi aiziet līdz jums, šitā tās rociņas saliekat, tā kā tie ķīnieši. Šitā var izdarīt visi? Aha, ļoti labi. Bet vajag tomēr pastāstīt, ko mēs mēģinām te radīt. Jā, mēs gribētu radīt tādu sistēmu, kāda ir novērojama lielos skaistos koncertos. Parasti koncertu beigās no augšas birst tādi skaisti zelta un sidraba spīgulīši. Nu jā, un mēs gribējam radīt tādus spīgulīšus, kas turās gaisā visu koncerta laiku. Un tagad vakar mēs nevarējām izmēģināt, jo tas ventilators lāga. Nu arī šodien viņš strādā. Tā paga. Nu, tu ber virsū, bet tu kaut kā varbūt paņem. Es regulēšu. Tu regulē tā. Nu, visi gatavi. Tās rociņas tur aizmugurē arī drošības pēc turam. Nu, tad... Aha, redzi, kā sanāk? Nevar stiprāk to gaidīt. Jā, bet krīt jau zemē. Nu. Nu, nekas tev atkal nesanāk. Ierāva motorā jau dažus. Ai, nesanāca. Tomēr viņas neturās. Tā kā labi. Nu, viena turās, bet vajag visas tā kā lajums. Nu, labi, nekas mums nesanāca. Visu gaišu uz redzēšanos, lai jums priecīgu Lāčplēša dienu. Svētki uz redzēšanos. Edvīna, paņem preti. Nu, labi. Faktiski mēs jau drusku jums samelojām. Nu, ir radītas tādas lapiņas. Un tās lapiņas turas gaisā visu laiku. Un tās lapiņas ir tepat starp mums. Jā. Mūžam maģiskā un mūžam jaunā Raiņa un Aspazies dzejas pasauli, kas reiz savu lidojumu vārda vistiešākā nozīmē ir sākusi uz lielākām vai mazākām papīra lapiņām. Un to starp ir arī abu dižgaru radītie dzejoļi bērniem. Vienmēr gatavi pārsteigt no jauna. Gatavi lidot? Gatavi būt vējā un kustībā. Dāmas un kungi, Rainis dzejā un dejā.
ir viņu saime. Siltītas vasaras, princīšiem bērniņiem veltītas balviņas. Siltītas vasaras, princīšiem bērniņiem veltītas balviņas. Ancīši, krancīši, jēncīši, precīši, incīši, princīši. Bārītes, laimiņas, bārītes, princītes, princīši bērniņi, visi, kas maziņi, tie tik priecīgi. Siltītas vasaras, ir visas dieniņas, kā priekiem veltītas. Visu cauru dieniņu saulītes gribu, agri no rīta līdz vēlai naktī. Ko manim palīdz viens otrs stāriņš, paslepus neviļus atmest no augšas. Gribu ziedēt čemuriem, vīteņiem, sarkaniem pušķiem. Visu cauru dieniņu saulītes gribu, agri no rīta līdz vēlai naktī. Ko manim palīdz viens otrs stāriņš, paslepus neviļus atmest no augšas. Gribu ziedēt čemuriem, vīteņiem, sarkaniem pušķiem. Visu cauru dieniņu saulītes gribu, agri no rīta līdz vēlai naktī. Ko manim palīdz viens otrs stāriņš, paslepus neviļus atmest no augšas. Es gribu ziedēt čemuriem, vīteņiem, sarkaniem pušķiem. Jā, kad divi cilvēki satiekas, iemīlas, sāk dzīvot kopā, tad viņi gribot, negribot viens otru, sāk iespaidot. Jā, un arī Rainis Raspazī bija tikai un vienīgi cilvēki, un skaidrs, ka viņi arī viens otrā meklēja un droši vien arī atrada iedvesmu. Viņi iepazinās, kad Rainis bija laikraksta dienas lapa galvenais redaktors, bet Aspazī bija atnesusi uz šo laikrakstu savu dzejoli Mēnesis staru stīgo, kas bija rakstīts uz tādām garām papīra sloksnēm, uz tādiem kā ruļļiem. Un Rainis par to bija diezgan izbrīnījies. Un iespējams, ka tas bija tas, kāpēc viņam tā Aspazītā iekrita acīs. Un viņiem abiem diviem tolaik bija tikai 29 gadi. Un vēl šobaldien pētnieku prātos virmo jautājums, cik tad lielā mērā Aspazīs un Raiņa kopdzīve ietekmē viņu radošo darbu? Tā ir mīkla, uz kuru pareizais atrisinājums visticamāk neatnāks nekad, jo tā bija viņu dzīve, un to šobrīd mēs varam tikai un vienīgi iztēloties. Tāpat kā to, vai patiešām Aspazī šos dzejoļus atnesa uzrakstītus papīra ruļļos vai uz parastām lapām. Kāda tam vairs nozīme, bet galvenais, ka viņi tolaik iepazinās.
Jā, un tā bija viņu dzīve, bet mums šodien ir jādzīvo sava dzīve. Bet tomēr ir tik skaisti, ka pirms 150 gadiem dzimušie Jānis Pliekšāns un Elza Rozenberga satikās, kļuva par dzejniekiem, bez kuriem Latvija nav iedomājama. Bet Tomēr šis un tas ir izpētīts. Jā, ne par velti mēs koncerta sākumā tā diezgan neveiksmīgi mēģinājām radīt to vēju. Jo vējš ir viens no galvenajiem varoņiem Raiņu un Aspazijas dzejoļos bērniem. Un kas tas par vēju? Tas ir vējš, kurš pirms gandrīz 100 gadiem ziņoja, Latvijai būs būt brīvai. Slavenais Raiņa dzejolis Visi vēji. Tas visās malās vēja pūš, cepuri no galvas grūž. Tev labi sanāk. Es labāk nedziedāšu, jā. Nē, tev labi sanāk, bet šo dzejoli Rainis uzrakstīja 1919. gada 23. decembrī, tajos Ziemassvētkos, kad viņš strādāja pie slavenās poēmas Daugava par tolaik tikai gadiņu jaunās mūsu valsts tapšanu. Nekas šajā pasaulē nav nejaušs. Visās malās vēji pūš, cepuri no galvas grūž, kuru vēju saskatīs, tas vairs likmi nepūtīs. Visās malās vēji pūš, cepuri no galvas grūž, kuru vēju saskatīs, tas vairs likmi nepūtīs. Viena liņa, otrā liņa, tēraudiņa, sapatiņa, vīgaļa, vagaļa, decku, kukodeni, desmi, kas tie 4 lieli vēji, tie, kas pūš visvairāk vēji, kuru vēju saskatīs, tas vairs likmi nepūtīs. Kas tie 4 lieli vēji, tie, kas pūš visvairāk vēji, kuru vēju saskatīs, tas vairs likmi nepūtīs. Bensga, duiga, treiga, veiga, sitiņ, sātiņ, teda, veda, silums, titis, tu ziemeli, dienvidīti, turiteni, vešķerīti, vēl pumenis, tāpmenītis, vēl sausenis, pusritenis. Tu ziemeli, dienvidīti, turiteni, vešķerīti, vēl pumenis, tāpmenītis, vēl sausenis, pusritenis. Via bil, bībil, trīgum, trābum, sastik, mastik, kūlik, vēlik, šķebro, vebro, tilaptiks. Visās malās vēji pūš, cepuri no galvas grūž, šodien pūt, rītu būs tev klusam būt. Visās malās vēji pūš, cepuri no galvas grūž, šodien pūt, rītu būs tev klusam būt. Šodien pūt, rītu būs tev klusam būt. Snieg manis maisa, pīle īra, sniega apāsliņas bingra, bingra. Snieg mani ķēra, āslas pēra, snieg mani ķēra, āslas pēra. Atpakaļ maisā, visas visapkārt, izreja maisā. Ak, tas ir grūt, veiku būt, ak, tas ir grūt, veiku būt, pūš. Snieg mani palīdz vārstīt, pūš, vējiņa pārsliņas pārstīt. Ak, tas ir grūt, veiku būt, ak, tas ir grūt, veiku būt, pūš. Snieg mani palīdz vārstīt, pūš, vējiņa pārsliņas pārstīt. Snieg manis maisa, pīle īra, sniega apāsliņas bingra, bingra. Snieg mani ķēra, āslas vēra, snieg mani ķēra, āslas vēra. Atpakaļ maisā, visas visapkārt, izreja maisā. Ak, tas ir grūt, veiku būt, ak, tas ir grūt, veiku būt, kurš. Snieg mani palīdz vārstīt, kurš, vējiņa pārsliņas pārstīt. Ak, tas ir grūt, veiku būt, ak, tas ir grūt, veiku būt, kurš. Snieg mani palīdz vārstīt, kurš, vējiņa pārsliņas pārstīt. Nu, re, kā tu atkal neko nenoķēri. Nenoķēri, jā, Tu esi tik neko. lēns. Tagad mazliet parunāsimies. Jā, kur jūs dzīvojat? Ogrē. Ogrē, tas ir labi, bet tā kompaktāk Jā. mazliet.
Mājās! Ļoti labi. Ļoti labi, mājās. Nu, kā jums mājās ir sadalīti pienākumi? Nu, tētis, es pieļauju, vai tu ģimenes galva visticamāk rūpēs par to, lai būtu nauda un lai tā māja, nu, vismaz kaut kā turas kopā. Tā ir? Tā ogrē notiek? Jā. Nu, un ko dara mamma? Neko. Visu pārējo, vai ne? Bet Jā. galvenais, man liekas, mammas rūpējās par to, lai mājās valdītu mīlestība. Tieši tā. Un tagad iedomājieties, ka kādi bargi kungi jums liktu aizbraukt prom no savām mājām, aizbraukt svešumā. Nu, tad visticamāk, esot tur, rūpes citam par citu kļūtu vēl ciešākas. Tā ir, un mūsu tauta, diemžēl, to jau ir piedzīvojusi. Jā, bet jūs zināt, ka jūs kaut kad noteikti atgriezīsieties mājās. Arī Rainim un Aspazijai bija tādi laiki, kad vajadzēja aizbraukt no Latvijas, un kādu laiku viņi pavadīja trimdā Šveicē. Jā, un tur Šveicē pusotra mēneša laikā. Nu, pusotras mēnesis tas ir apmēram kaut kas starp 2 skolas brīvlaikiem. Jā, teiksim, no septembra līdz novembra vidum. Nē. Nu, ja tas apmēram līdz novembra vidum, tad tajā pusotra mēneša laikā Rainis uzrakstīja savu lugu Spēlēju, dancoju. Un kā jums šķiet, par ko tad šī luga ir? Un, Bet man tomēr gribās pateikt, ka es domāju, nu, es, protams, saprotu, ka tu kā vīrietis tam negribi tam piekrist. Nē. Bet mēs jau runājam, kad mammas ir tās, nu par to, ka viņi viens otram palīdzēja, tas jau nevis ir viens otram, bet Aspazī. Jā, Aspazī viņam Aspazī pilnīgi palīdzēja. noteikti palīdzēja. Nu, ne gluži tā, ka viņi ņēma rakstāmo nostāju jau ne, bet skaidrs, ka viņi daudz par šo darbu diskutēja un kopā arī, protams, ka rakstīja, jo pētnieki ir atklājuši, ka diezgan daudz šajā darbā ir redzama Aspazijas ietekme. Bet nestāst par to, tad, kad mēs jautājam Ādažos koncertā, par ko ir šis darbs, tad viens brašs jaunieklis, nu es domāju 10, 11 gadu vecs, skaļi pateica, ka šis darbs ir par ērkšķogām. Un nu, tad mēs uzreiz prasījām, labi, tā var būt. Bet kurā zemē tad aug visgaršīgākās ērkšķogas? Tev ir jāzina. Dārzā, bet kur tas dārzs atrodas? Saki, Latvijā, vai ne? Tā taču ir. Ogre arī dara, tāpēc, ka ogre ir Latvijā, tā tad visgaršīgākās ērkšķogas aug Latvijā. Nu, un tieši tā, un šis darbs Spēlēja, dancoja, tad arī tapa par Latviju. Tā ir. Nu, un vai zālē mums ir kāda meitene, dāma vārdā Lelde? Jo, kā mēs zinām, Spēlēju, dancoju, viena no galvenajām, nu, jeb jāsaka, galvenā varona ir Lelde. Ir kāda Lelde mums? Kura gribētu būt Lelde? Vienreizēja iespēja. Tur viņa ir Lelde. Nē. Nē, bet var jau aiziet uz pasu galdu un nokārtot to. 1 un 2. Nu, izskatās, ka neviena negrib būt. Es domāju, ka viņš vienkārši nojauš, kas tajā lugā notika, ja atcerās no skolas mācību grāmatām, un tāpēc viņas negrib būt tās Leldes. Es nezinu, ko mēs tagad darām. Labi, nu pieņemsim, Anna, ka tu varētu būt Lelde. Tu tomēr esi aktris un tev ir jāspēj pārtapt arī Leldē. Nu labi, tā nebija runāts, bet labi, es būšu Lelde. Tu būsi Lelde. Un tagad es paskatīšos, vai man te kulisēs ir kādi braši puikas, kas varētu būt vēl. Reku viens stāv, otrs arī, un vēl 2. Nu, paskaties. 4 vēli. 4 vēli. Tagad puika stāv. Nu, tā ir tomēr vienreizēja iespēja ņemt un saraut gabalos Annu Šteinu. Jo, ka vienreiz saraust, tad jau pēc tam vairs nebūs ko raut. Varēsiet? Pilnīgi oficiāli tas tiek atļauts. Un tu to pieļauj? Es to pieļauju. Galu galā es esmu režisors, un ja mākslai to vajag, tad to mēs darām. Tā arī tās aktrises aiziet. Ja? Labi, tagad 2 ņem aiz rokām. Un 2 aiz kājām. Un tad, kad es teikšu 3, 4, nu tad cik spēka raujam pušu. 3, 4, pārējie aplaudē. Diezgan stabila. Bet tomēr nevar redz mani pāraut uz pusēm. Tāpēc, ka tu to mani var tenis tikai spēlē. rakstīt. Stop. Vēli mums ir, bet kā mēs zinām, Spēlēja, dancoju, tomēr ir kāds, kurš ar vēliem varētu tikt galā. Un mums vajadzētu totiņu, kādu brašu puisi, kurš varētu vēlus saraut gabalos.
Šī ierauz Annu un tu sarauj vēlus. Re, kur ir? Stāsti man, nu, tu bieži dzīvē cīnies ar vēliem? Nezini. Bet nu šodien tu varētu tikt ar šitiem vēliem galā? Jā. Varētu. Kāda būs tava taktika? Ar grūšanas metodi, ar mešanas, ar siša, ar grūšanas, ja? Nu labi, tad mēģināsim. Tātad vēli gatavi, un kā viņi sāk raud leldi, tā tu mēģini tikt ar tiem vēliem galā. 3, 4. Ļoti labi. Ļoti labi. Nu? Paldies tev! Tu esi riktīgs tots. Jā. Nu, kā jau jūs nopratāt, tad Raiņa lugā spēlēja, dancoja lelde, simbolizēja Latviju. Un to jau mēs zinām no vēstures grāmatām, ka dažādas varas un dažādi kungi Latviju ir centušies saraut gabalos uz dažādām pusēm, bet Latvijai vienmēr ir savs tots, kas to nekad nepieļaus, vai ne? Jā. Es ceru, ka zālē ir vēl braši puiši un drosmīgas meitenes, arī braši karavīri, kas nekad nepieļaus, lai Latvija dara pāri. Tā ir? Ļoti jauki. Ļoti jauki. Nu tad uz šīs patriotiskās nosts mēs arī turpināsim savu koncertu. Spēlēju, dancoju. Vai man dieniņ vielas trūcis, kaut gan dzīve netrūkusi. So
nebija, zemē labākās nebija. Es par labu vēl priekš tāda zemes spēl man sēs. Kas to? Atdod lēlē, Mums vai ir zemes virsū, kungs ir grābis zemes virsū. kā tam atņemt, kā tam atņemt. Zinies pats. Es tādas dziesmas uzlaidīšu, apsmējējies, nirgātājas, smiedamies, tās iedās visi, apsmējējies, nirgātājas. Dzirdi, es tev dotu savas kokles zemes saknes tīdzenītes, kad tu solītos drīz naktī. Nakšu, savu laiku, Virsū nekavējies ilgi, drīz lien zemes šķirbiņā. Kopā abi spēlēsim, dzirdi? Jauns vakars, velns palīdz vēlniņu bērniņi, jauns vakars, velns palīdz vēlniņu bērniņi, vēlniņu bērniņi, raganiņu meitiņas, vai te ir lelde, jauna jaunmīrīte. Skat, paskatāt, kas šis tāds ir. Rokās tik mīkstas, vai šis ir mirons, vai šis ir velns, vai šis ir mirons, vai šis ir velns. Skat, bučot gribi, kuru galu mušmīrītes, jaunu prātu tumšotājas, kruplināju krellītem, kā jūs mani cienāsit, retu viesi atnākuši, kā jūs mani cienāsit, retu viesi. Lizīšu bliņas, tīmekļu placeņi, ņem, kas manim gardākais ir neklīšu zirņi, miroņ taukos pasaudēti. Gardās gan attēdušās, vecā modē sagrauzdētu, smadzeņu sauju sadurstītu, siržu sūrstes. Ak, tu pelns, ak, tu gards, deks
šurp! Bluķa kāja tevi sauc! Saucēt veco. Karšu spēle iztraucēja. Karšu spēle iztraucēja. Treigals sveiks, trejasts sveiks, otās kārtis jautrāk še. Treigals sveiks, trejasts sveiks, otās kārtis jautrāk še. Jauklis jaunas, neskunāt, būs jau kungs, būs jau kungs. Atņem skuķus! Mani esmu! Jaunas modes runājām. Mēs ar kungu veidām šurp! Pavatas, pavatas! Viņš jau dzīvs, viņš jau dzīvs! Pavatas, pavatas! Kas tāds esi? Kas tāds esi? Priekšmīrons pakaļvelns, pašā vidū spēlmanītis. Priekšmīrons pakaļvelns, pašā vidū spēlmanītis. Spēlē, tomēr spēlē, spēlē. Jūs tā redzējāt, kur Kārlis palika? Paskatieties, nav viņš tur jums blakus kaut kur, ne? Es vienkārši tagad gribu pateikt kaut ko tādu, ko es negribētu, lai viņš dzird. Tāpēc, ka man liekas, ka tas varētu nedaudz aizskart viņa radoša vīrieša pašapziņu. Jo līdz šim mēs redzējām un dzirdējām tikai Raini. Bet, kā jau mēs teicām, tad Aspazijas ietekme uz Raini ir bijusi milzīga. Un jāteic, ka pētnieki uzskata, ka tad, kad abi dzejnieki bija kopā, tad Rainim dzejoļi bērniem padevās krietni vien labāk nekā tad, kad viņi vēl nebija pazīstami, vai arī jau dzīves nogalē, kad abu dzejnieku savstarpējās attiecības vairs nebija tik labas kā agrāk. Un tiek uzskatīts, ka Aspazijas dzejoļi bērniem ir daudz patiesāki, daudz emocionālāki un daudz tēlaināki. Un tur nav tikai tādi incīši, princīši, kā Rainim, vai tur Mārītes, Spārītes un kaut kādas zeltītas vasaras. Tūdaļ paskatīsimies, kāda tad ir Aspazijas dzejoļi bērniem. Nu, piemēram, dienvidus vējiņš sēd ceļmalā. Uz akmeņa smildziņas pāršķirsta, lapiņas drebina, mīlīgu meldiņu sidraba stabulē pūš. Dienvidus vējiņi, tu mazpuisīti, īsi tevi spārniņi, kurp tu gan aizskriesi, man līdzi netiksi. Saulmeitas krustdēliņi, vējmātes pastarīt, paliec, kur sēdēji, man jāiet vētrai pēdas dzīt. Mēnesis starus stīgo, dzelmē dzidrajā, it kā balsis mani turpu aicina. Nāc man līdzi, dosies plašā tālumā, ļaujies sevi aizvest nāru laiviņā. Būras tīra zelta, irklis sudrabvīts, zvaigznes ceļu rāda, vada auseklīts. Nāc man līdzi, es zinu malu laimīgu, tur, kur mēnesis sastop saules meitiņu. Tur, kur stars ar staru liesmās vienojas, tur, kur gars ar garu jūtās satiekas. Zemes ilgošanās tur kā migla klīst, mūžam nebeidzama gaismas straume līst. Brīnumainā mēnesis nakts. To ar savu burvīgumu tālā baltā spožumā apņem visu debesis jumu brīnum dzidrā mēnesis nakts. Tumsu projām nobīdot, to ar gaismu pildi āri. Spožu miglas audumu visai dzīvei pārstiep pāri, brīnum maigā mēnesis nakts. Tās lapiņas
Tās ir planētas, iekš veselas saules sistēmas no viena centra pievilktas. Es plūcu un viegli sāk lapiņas rist. Tik viegli vakars ļauj zvaigznītēm krist. Tik viegli mūžība saulītēm dzist. Bet tagad Aspazija, dzejā un dejā. Vistuvāk liecās, zemei pāri debestiņa, ja tev ilgas turpu tiecās, nāc, tur mana istabiņa, ēkšķi kās tev rokās durtu, tur nevienu, itin kā no burja burtu, redz tik apkārt, rožu sienu, ēkšķi kās tev rokās durtu, nesastapsi, tur nevienu, itin kā no burja burtu, redz tik apkārt, rožu sienu. Skaties logā, spīd tur iekšā, zaļa sapņu uguntiņa, ārā mājas durvju priekšā, sēd uz sliekšņa pasaciņa. Ja tev nav attālākais, paliec patriecies ar viņu, Dieva smieklus viņa smejas, runā zvaigžņu, valodiņu. Ja tev nav attālākais, paliec patriecies ar viņu, Dieva smieklus viņa smejas, runā zvaigžņu, valodiņu. Dieva smieklus viņa smejas, runā zvaigžņu, valodiņu.
pušu šķeltas lāzītes, zimsnī vēl no zālītes, klusas senas sirdsāpes, izgaro no dvēseles, ritu, ritu, piles plaukst, maija lietu, lai cik augst. Bērni aug un zāri čaukst, tādā lietu akmens plauks. Protams, ka es dzirdēju, ko jums Anna teica, es jau turpat vien stāvēju. Jā, nu var jau būt, ka tā arī ir, un par to jau vairs neviens īpaši nešaubās, ka atpazīst dzejoļi bērniem ir bijuši pārāki. Raini dzejoļi bērniem lielākoties ir ļoti, ļoti vienkārši, bet ne jau tādēļ tie būtu uzskatām par sliktākiem, vai ne tā? Un tostarp laikā no 1919. līdz 1923. gadam Rainis ir radījis patiešām brīnišķīgas spēles bērniem. Un starp šiem daudzajiem dzejoļiem ir kāds viens, kuram šodien šī koncerta sakarā ir arī ļoti simbolisks nosaukums – Zelta sietiņš.
vecais liktenis tētis sauca meitu saulī. Aiznes meitiņ vecai mātei modu baltu zirņu. Zelta saulītājs tek zilu debes lauku, kas tai pretī attecēja jaunais mēnes puisis. Daļā saules meitā, staltais mēnes puisis, kādas nāca kalināca, rokas satikās. Kādas nāca kalināca, rokas apkazās. Dailā saulīt bēgā, mēnes atpalika, kas tos ziņus izkastīja, es tas vainīgais. Liktenis tētis cīnā, mēnes mīlušu. Tu mani neizrausi, pirms to salāsīsi. Tu mani neizrausi, pirms to salāsīsi. Nogaunīja saule, nosarga kauga. Abi divi baltu dienu kopā nesanāk. Mākonīte balti svārki, zeltītām kruķītēm. Mākonīte balti svārki, zeltītām kruķītēm. Mākonītim puspelēki, melniem sprogu pušķīšiem. Mākonītim puspelēki, melniem sprogu pušķīšiem. Nāc ar mani padejot skaidru debes pagalmiņu. 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 Viņš būtu stabulīti pērkons bungas rīvināja. 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 Saskrietēju skatīties, melna nāc kā debešu. Saskrietēju skatīties, melna nāc kā debešu. Grūzmēdāmi, grūzdīdāmi, apgāz lielo lietus trauku. Grūzmēdāmi, grūzdīdāmi, apgāz lielo lietus trauku.
Kas viņu redzēja, kā viņa atnāca, vējā vīdamās, zipšņos tīdamās, melnos kraukļu ratos, asins rozes matos, brīvība, brīvība. Nu. Vienās gavilēs un vizmās saule spulgo visu dienu. Zeme elpo saulē pretī, visas tāles noskan priekā, uzvaras un slavas dziesmās. Vētru bīties kā lai ejam, briesmas, mēs par briesmām smējam, paši mēs tās uzmeklējam. Neviens vairs nebēdā vai nebūs salti, zaļ balts un zils un zeltens drūzumā virgo. Ūdens zied un samts klāj katru palti, pār visu spilti zila debes mirgo. Ik zars šķeļ mizu un grib par sevi plaukt. Ik tērce rok ceļu un tālē meklē traukt. Ik laiva guļ krastā un gaida uz jūru braukt. Ik mākonis plešas un taisās par vētru augt. Kas skaidru sirdi nāk ar mīlu sirdī, tas stiprs jūtās top un spēcīgs garā, top redze plaša, aptver lielumu. Un ja mēs jums tagad jautātu, kurus no šiem dzejoļiem ir sarakstījusi Aspazija un kurus Rainis? Nebūtu nemaz tik viegli pateikt. Jā, tā ir, ka divi cilvēki dzīvojot kopā top līdzīgāki viens otram. Un iespējams, ka tieši kopā esot, viņi spēja pateikt daudz vairāk nekā vienatnē. Iesiet zemē mazu graudiņu, lai izaug labība un top maize. Iedēstīt zīli, lai izaug varens ozols. Iemīlēt valodu, lai top stipra tauta. Mūsu valoda, latviešu valoda, Raiņa un Aspāzijas valoda. Un tādēļ neteiksim, ka mums jābūt lepniem par savu valodu. Mēs esam lepni par savu valodu. Par savu ģimeni? Par savu zemi.
dienas cauri līst lietu lieti, mirkst purvā druvasnīgs zaļie cieti, vēl dienas cauri brāž augsti vēji. Mirkst purvā druvasnīgs zaļie cieti, vēl dienas cauri brāž augsti vēji, rauj jauno sēklu, ko tikko sēji. Tas miegs ne nāve ļauj asniem dusu, tie pieaugs spēkā un briedīs klusu, un saules zobi, kad ledu krauzīs. Tie pieaugs spēkā un briedīs klusu, un saules zobi, kad ledu grauzīs, tie saulē pretī sev ceļu lauzīs. Sējais bēdā, tas miegs ne nāvē, tie pieaug spēkā un briedīs klusu. Ko sējais bēdā, tas miegs ne nāvē, tie pieaug spēkā un briedīs klusu. Bēdā, lai nāki sniegi, viss salā sastīs, viss aizmieg liegi. Ko sējais bēdā, tas miegs ne nāvē, tie saulē pretī, sev ceļu lauzīs. Mazo bērniņu bija manai māmiņai zelta kamolīts. Agri no rīta pasvieda gaisā, ritēja kamolīts mākoņiem pāri, visu cauru dieniņu pa debes jumu, bet vakarā nokrita jūras vidū. Visa jūra laistījās vienā zeltā. Šajā pēcpusdienā, Lāčplēša dienā, kopā ar jums bija visu laiku labākais tautas deju ansamblis Zelta Sietiņš. Un viņu pedagogi Janīna Nurka, Mairita Ramza, Dace Adviljone, Gins Baumanis un Valentīna Popova. Paldies! Lai jums jauki svētki!
Šodien pieminēsim tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, un jau pēc nedēļas svinēsim savai Latvijai dzimšanas dienu. Paldies! Uz redzēšanos!